Es esmu vīnakoks, jūs tie zari, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Jāņa evaņģēlijs, 15. nodaļa, 5. pants. Mātes darbības sfēra var būt pavisam necila, bet viņas iespaids kopā ar tēva iespaidu ir tikpat paliekošs kā mūžība. Kāds ir lielākais skaitlis, ko vari nosaukt? Kad bērniņi ir mazi, viņu lielie skaitļi mēdz būt ļoti mīļi. Piemēram, man būs daudz bērnu, 100 029 103. Uz šīs zemes gandrīz visam mēs jūtam sākumu un galu. Sēkla dīkst, aug un puķi novīst, saule lec, diena paiet, un klāt jau vakars un tumsa. Arī cilvēks piedzimst, dzīvo un reiz mirst, bet mantas, lietas nav mūžīgas. Tās bojājas un nolietojas, bet kas ir mūžīgs? Apostolis Pāvils raksta, ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams, jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. Pāvila 2. vēstule korintiešiem, 4. nodaļa, 18. pants. Mammu, tavs iespaids uz bērnu paliks mūžīgi. Ja domājies, kas tā par domu, kaut gan tas ir šķietami neredzams un tomēr dziļš, paliekošs, mūžīgs. Tavs darbs iespējams var šķist necils. Ja uz jautājumu, ar ko tu nodarbojies, atbild, es esmu mamma. Bieži saņemsi tālāku jautājumu, bet citādāk, tā kā tu neko nedari? Bet atceries, šis nav necils darbs. Šis darbs un tā augļi paliek tikpat ilgi kā pati mūžība. Kā tu vari būt uzticīga mamma? Kā tu vari palikt laipna, mīloša, atklājot Dieva mīlestību savam bērnam ik katru brīdi? Jāņa evaņģēlija 15. nodaļā tev ir atstāti Jēzus vārdi. Es esmu vīnakoks, jūs tie zari, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Jāņa evaņģēlijs 15. nodaļa, 5. pants. Atzīsim, ka nespējam neko bez Jēzus, un lūgsim, ka mēs spētu palikt viņā. Kā palikt Jēzū? Lūdzu, lai Kungs tev to atklāj. Lūk 2 idejas. Dienas gaitās domāt par Dieva vārdu Bībeles pantiem, mācīties tos no galvas, kas ir uzrakstīti, piemēram, uz mazas lapiņas, dziedāt vai klausīties dziesmu par Dievu, klausīties audio Bībeli, veidot, pārdomāt un ieklausīties Dieva vārdā, lūgt no Dieva spēku apzināti negrēkot. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Vēstule Filipiešiem 4. nodaļa, 13. pants. Arī būt par Dievam nodevušos mammu. Šodien ieklausies mammas Beātes domās par 12. pērli. Cik brīnišķīgi, ka bērnu audzināšanas darbā Tēvs mani un arī tevi, mīļo māmiņu, nav atstājis vienu. Brīžos, kad jūtam sagurums vai bezspēcība, kad man un mums ikvienai ir dota izvēle. Vai es iešu pie viņa, kurš tik ļoti grib pacelt un iztīrīt, lai varu vēl labāk augļus nest, dodot fizisko, emocionālo un garīgo spēku? No manas puses tas nozīmē iet pie Tēva, meklēt viņa tuvumu, izvēlēties viņa vārdu, likt augstāk par savām emocijām un pieņemt ar pateicību uzvaru, ko Dievs man sniedz. Šodien vēlu tev, māmiņu, un mums ir katrai izvēlēties iet pie Dieva katrā brīdī.